Kristus Ansanhongs, kurš nāca, lai dotu mums dzīvības koku, ar šo sprediķa nosaukumu izpētīsim Ēdenes dārza vēsturi par laba un ļauna atzīšanas koku un dzīvības koku. Nav pārspīlēts teikt, ka 66 Bībeles grāmatas ir aizklātas ar dziļu noslēpumu. Tāpēc Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā ir rakstīts, ka mums nekad nevajadzētu neko no Bībeles pielikt vai atņemt. Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā ir skaidri rakstīts, ka, ja nenāks Dāvida sakne, Bībele nekad nevar tikt atvērta. Bībele nav cilvēku mācība. Šī iemesla dēļ, kas mums ir vajadzīgs, lai pareizi saprastu, kas ir apslēpts Bībelē. Kam ir jānāk? Dievam ir jānāk. Mēs nevaram pareizi saprast Bībeli, ja nesaņemam mācības no Dieva. Ļaujiet man jums sniegt piemēru. Kāda māte dienu un nakti lūdza Dievu, lai viņas bērns kļūst par taisnu cilvēku. Kamēr viņa dedzīgi lūdza Dievu, viņai pašai nezinot, asaras plūda pār viņas seju. Tikmēr mazā stikla mēģinē gadījās iekrist viņas asaru lāsē. Skolotājs rādīja stikla mēģini ar mātes dedzīgo asaru un izskaidroja tās nozīmi saviem skolēniem. Visi stikla mēģinē, ko redzat savā priekšā, ir mātes asaras. Ja mēs tagad analizētu šīs asaras sastāvdaļas, kādi elementi tajā varētu būt, viņš jautāja. Viņš turpināja, no fiziskā viedokļa asaras sastāv no ūdens un neliela daudzuma sāļu. Tomēr vai jūs nedomājat, ka tajā ir vēl kaut kas cits? Skolotājs vēlreiz jautāja skolēniem, šajā vienā asarā slēpjas mātes dedzīgā mīlestība pret savu bērnu. Vai jūs varētu iegūt šo mīlestību, izmantojot jebkādu zinātnisku instrumentu? Vai kāds to var iegūt? Mātes ilgojošā sirds, dedzīga mīlestība un centība pret savu bērnu ir šajās asarās, bet iegūt to no asarām nav iespējams. Šodien, domājot par šo jautājumu, rūpīgi izpētīsim dziļo Dieva gribu, kas apslēpta Bībelē kā līdzības. Kādas pūles Dievs pielika mūsu labā, nākot uz šīs zemes? Neatkarīgi no tā, cik reižu viņi analizē asaras sastāvdaļas, nav iespējams aptvert tajā esošo mīlestību un upuri. Tomēr šajā asarā ir ietverti daudzi elementi. Tajā ir ietverta mātes dedzīgā sirds, kā arī dziļa uzticība un mīlestība pret savu bērnu. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar iegūt ar nekādiem rīkiem. Šodien mums ir jāsaprot debesu tēva un debesu mātes ziedošanās, upuris un mīlestība, kuri nāca uz šīs zemes, lai dotu mums dzīvības koku. Mums vajadzētu saprast, cik ļoti viņi mūs ir lolojuši un mīlējuši. Debesu tēvs un debesu māte izglābi savus bērnus, izgrebjot savu miesu un izlijot savas asinis. Mums ir skaidri jāatzīst, ka tik liela mīlestība ir ietverta Bībelē. Šodien, runājot par šo jautājumu, aplūkosim Bībeles vārdus. Aplūkosim 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 16. pantu. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 16. pantā ir rakstīts: Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Dievs teica, tu vari ēst no jebkura koka Ēdenes dārzā, bet tu nedrīksti ēst no laba un ļauna atzīšanas koka, jo, kad tu no tā ēdīsi, tu noteikti mirsi. Tomēr Ādamu un Ievu pievīla čūska, un viņi ēda no laba un ļauna atzīšanas koka. Tā rezultātā viņi vairs nevarēja palikt Ēdenes dārzā un tika izdzīti. Vai nenotika tik nožēlojama situācija? Pāriesim uz 3. nodaļu.
3. nodaļas 1. pants. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Sieva teica čūskai, mums ir atļauts ēst no visiem dārza koku augļiem, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tiem jums nebūs ēst, nec tos aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs nemirsit vis, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns. Un sieva vēroja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas acīm jo tīkams un iekārojams, to uzskatot. Un viņa ņēma no koka un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija pie viņas, un tas arī ēda. Tad viņu abu acis tika atvērtas, un viņi redzēja, ka viņi bija kaili, un viņi sašo vīģes lapas un izveidoja sev priekšautus. Tādā veidā Ādams un Ieva, kurus Sātans pievīla, ēda no laba un ļauna atzīšanas koka un kļuva par mirstīgām būtnēm, kurām bija lemts mirt. Kā ir rakstīts 7. nodaļā, es nožēlojamais cilvēks. Kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas? Pat ja viņi nožēlo grēkus un jūt nožēlu par savu rīcību, viņi jau ir pārkāpuši Dieva likumu, padarot viņiem neiespējumu atgriezties savā iepriekšējā dzīvē Ēdenes dārzā. Tomēr laba un ļauna atzīšanas koks nebija vienīgais koks Ēdenes dārzā. Tur bija arī dzīvības koks. Pat ja kāds izdarītu grēku, ēdot no laba un ļauna atzīšanas koka, ja vien viņš varētu ēst no dzīvības koka, vai viņš nevarētu atjaunot savu iepriekšējo dzīvi. Šī iemesla dēļ Dievs aizšķērsoja ceļu, lai grēcinieki nevarētu tuvoties dzīvības kokam. Aplūkosim 3. nodaļas 22. pantu. 1. Mūzus grāmatas 3. nodaļas 22. pants. Un Dievs tas kungs sacīja, lūk, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams, kas labs un ļauns. Bet ka tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koka un neēd un nekļūst mūžīgs un nedzīvo mūžīgi. Mums ir jāplūko šo divu koku īpašības. Dievs radīja laba un ļauna atzīšanas koku kā koku, kas ved nāvē tos, kas no tā ēd. Kā ir ar dzīvības koku? Dievs to radīja kā koku, kas ved uz mūžīgo dzīvi tos, kas no tā ēd. Turpināsim ar 23. pantu. Tā Dievs tas kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai tas apstrādātu zemi, no kuras tas pats bija ņemts. Un viņš tam lika būt par svešinieku, un ķerubiem ar atvēsta zobena liesmu lika apmesties austrumos no Ēdenes dārza, lai tie apsargātu ceļu uz dzīvības koku. Lai gan Ādams un Ieva vēlējās tuvoties dzīvības kokam, kas tur bija. Ko darīja ķerubi? Pēc Dieva pavēles viņi turēja atvēsta zobena liesmu un sargāja ceļu uz dzīvības koku, lai neviens tam nevarētu tuvoties. Ja cilvēce varētu ēst no dzīvības koka, kas pieminēts Ēdenes dārzā, tā spētu atbrīvoties no grēka, kas tika nodots no Ādama un Ievas. Vai Ādama sākotnējais grēks vēl šodien netiek mantots un nodots visai cilvēcei? Lai noņemtu sākotnējo grēku, visai cilvēcei ir jāēd no dzīvības koka. Jums var būt dažādas bažas un raizes. Studentiem ir jāmācās un jāsacenšas ar vienaudžiem eksāmenos, lai tiktu augšgalā. Darbinieki savukārt uztraucas, kā es varu izvairīties no atlaišanas no darba, vienlaikus pievēršot uzmanību savam priekšniekam. Ja jūs būtu uzņēmuma izpildu direktors, jūs uztrauktos un domātu, kā es varu efektīvi vadīt uzņēmumu, lai gūtu labu peļņu, kas dod labumu uzņēmumam. Šādā veidā ik viens šeit iespējams apsver dažādus jautājumus. Tomēr, lai arī mēs bijām nomesti uz šīs zemes un zaudējām visu,
ir viena lieta, kas mums ir jāmeklē un jāņem līdzi – dzīvības koks. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nekad nedrīkstam to zaudēt. Kad Dievs caur Ēdenes dārza vēsturi pamodina mūsu sākotnējo grēku, mums ir jāatrod atbilde uz šo jautājumu. Tas ir iemesls mūsu eksistencei uz šīs zemes. Tā kā cilvēki to nezina, viņus nodarbina tādas domas kā, piemēram, kā es šodien varu nopelnīt daudz naudas? Kā es varu kļūt labāks par citiem? Viņi ir tik saspringtā un nemierīgā stāvoklī. Tas ir patiesi žēl. Kā rakstīts 1. Mūzes grāmatā, tā kā grēka sākums ir attiecināms uz laba un ļauna atzīšanas koku, tad dzīvības koks kļūst par dārgu atslēgu, kas palīdz atrisināt visus grēka jautājumus. Tāpēc Bībelē ir rakstīts, tas ir tas, ko Dievs mums ir apsolījis. Kas tas ir? Tā ir mūžīgā dzīvība. Kas ir raksturīgs dzīvības kokam? Tas ved tos, kas no tā ēd uz mūžīgo dzīvi. Padomājiet par apsolījumu, ko Dievs mums ir devis. Tas nav nekas cits kā mūžīgās dzīvības dāvināšana. Citiem vārdiem sakot, ko Dievs mums dos, padomājiet par Ēdenes dārza vēsturi. Galu galā mūžīgā dzīvība mums nevar tikt dota bez dzīvības koka. Vai tas nav iemesls, kāpēc Dievs mums apsolīja mūžīgo dzīvību? Runājot par mūsu ticību, var būt dažādi ticības veidi, bet neatjaunojot dzīvības koku, kas ir vissvarīgākais, pat 100 ticības dzīves gadi būs veltīgi un bezjēdzīgi. Tas ir tāpēc, ka bez tā neviens nevar tikt atbrīvots no grēka. Tad kāda ir apslēptā dzīvības koka realitāte? Uzzināsim par dzīvības koka realitāti. Atvērsim Jāņa evaņģēlija 6. nodaļu. Aplūkosim 53. pantu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, kas jums nebūs. Jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis? Kas viņam ir? Tam ir mūžīgā dzīvība. Šeit mums ir jāpievērš uzmanība terminam mūžīgā dzīvība. Nav cita ceļa, kā cilvēce var iegūt mūžīgo dzīvību, kā vien caur dzīvības koku Ēdenes dārzā. Tomēr pirms 2000 gadu, kad Jēzus nāca uz šīs zemes, apžēlojot cilvēci, kādu mācību viņš sludināja. Viņš teica, kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir. Kas viņam ir? Mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Ēdenes dārzā Dievs teica, ka tas, kas ēd no dzīvības koka, var saņemt mūžīgo dzīvību, un Jāņa 6. nodaļā Jēzus teica, ka tas, kas ēd cilvēka dēla miesu un dzer viņa asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Ar šo pārapantu jaunajā derībā mēs varam saprast realitāti par dzīvības koku Ēdenes dārzā. Ko Jēzus miesa un viņa asinis attēlo Ēdenes dārzā? Ja mēs rūpīgi izpētīsim problēmu, mēs tajā varam atrast atbildi. Vai cilvēki bieži nesaka, ka tur, kur ir problēma, ir arī risinājums? Grēka problēmas risinājums ir atrodams Ēdenes dārzā. Tā kā ir rakstīts, ka Ēdenes dārzā nav cita ceļa uz mūžīgo dzīvību kā vien dzīvības koks, ko Jēzus miesa un asinis attēlo Ēdenes dārzā. Mēs varam apstiprināt, ka Jēzus miesa un asinis attēlo dzīvības koku. Vecā derība ir ēna, un jaunā derība ir realitāte. Dzīvības koks Ēdenes dārzā ir ēna. Kas ir dzīvības koka realitāte? Kristus apsola dot mūžīgo dzīvību visai cilvēcei caur savu dārgo miesu un asinīm, kas ir dzīvības koka realitāte.
Tad kā mēs varam baudīt Jēzus miesu un asinis? Ja tas tiek saprasts nepareizi, var notikt vajāšanas, kas notika agrīnās baznīcas laikā. Agrīnās baznīcas laikā, kad daudzi pagāni vajāja un intensīvi spīdzināja kristiešus, viņi viņus apsūdzēja, sakot, kristieši ēd cilvēka miesu. Tā ir ārkārtīgi ļaunprātīga organizācija. Viņi apsaukāja kristiešus ar šādām ļaunām baumām un vilka viņus pa kolizēju, padarot viņus par ēdienu lauvām un cilvēku svečturiem. Tādā veidā viņi stigmatizēja kristiešus kā ķecerus un viņus iznīcināja. Jēzus teica, kas ēd cilvēka dēla miesu un dzer viņa asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Šī mācība tika ievērota un nodota agrīnajā baznīcā. Kā tad mēs varam ēst Kristus miesu un dzert viņa asinis? Atvērsim Mateja grāmatas 26. nodaļu. Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 17. pantā ir rakstīts: Bet pirmajā neraudzētas maizes dienā mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja viņam: Kur to gribi, lai mēs tev sataisām ēst paschā jēru? Bet viņš sacīja: Noeiti pilsētā pie kāda un sakai tam: Mācītājs saka, mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis es turēšu paschā ar saviem mācekļiem. Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņi sataisīja. Ko viņi sataisīja? Paschā jēru. Kāda ir saikne starp dzīvības koku, Jēzus miesu un asinīm, un paschā, ko mēs tagad aplūkojam šajā Bībeles vietā? Atradīsim atbildi 26. pantā. 26. pants. Bet tiem vēl ēdot, kamēr viņi turēja paschā, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja: Ņemiet, ēdiet, tā ir. Kas tā ir? Mana miesa. Viņš piešķīra paschā maizei tādu nozīmi kā viņa svētā miesa. 27. pants. Un viņš ņēma kausu. Paschā vīns ir kausā. Pateicās un deva to tiem un sacīja, ko Jēzus viņiem pavēlēja darīt. Dzeriet visi no tā, jo tās ir, kā asinis tās ir, manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Aplūkosim Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas un Mateja evaņģēlija 26. nodaļas pantus kā savstarpēji savienotus pantus. Jēzus teica, kas ēd cilvēka dēla miesu un dzer viņa asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Kā mēs tikko lasījām, paschā maize un vīns attēlo viņa miesu un asinis. Tāpēc, ko var teikt par tiem, kas piedalās paschā svētajā vakarēdienā? Tie ir tie, kas ēd Jēzus miesu un dzer viņa asinis. Tādējādi viņi var saņemt Jēzus solījumu, mūžīgo dzīvību. Citiem vārdiem sakot, paschā ir dzīvības koks ēdenes dārzā. Mūsdienās šajā globālajā ciematā ir neskaitāmas baznīcas kā smiltis jūras krastā, bet tās neievēro paschā svētkus. Tas, ka viņi nesvin paschā, norāda, ka viņiem nav dzīvības koka. Tas, ka viņiem nav dzīvības koka, pierāda, ka viņi joprojām ir grēka varā. Vai paschā nav patiesība, kas mūs izglāb no grēka un nāves varas, kā arī no tumsas varas? Vai paschā svētki mums neatver ceļu uz dzīvību un neļauj mums iegūt mūžīgo dzīvību? Tāpēc, kas cilvēkiem ir visvairāk vajadzīgs. Tā nav materiāla manta, akadēmiskās zināšanas vai jebkāda veida aplausi vai cilvēku apbrīna. Neviens nevar ieiet debesu valstībā ar kādu no šīm lietām. Vai debesu valstība nav tā vieta, kur mēs varam ienākt ar dzīvības koka patiesību? Tāpēc Dievs nāca uz šīs zemes un ieviesa patiesības likumu, paschā. Turklāt viņš to pat paaugstināja kā jauno derību. Dosimies uz Lūkas evaņģēlija 22. nodaļas 7. pantu. Aplūkosim 22. nodaļas 7. pantu.
Bet pienāca neraudzētās maizes diena, kurā Paschā Jēzus bija kaujams, un viņš sūtīja Pēteru un Jāni, sacīdams: Eita un sataisiet Paschā jēru, lai to varam ēst. Pāriesim uz 13. pantu. Tie nogājuši atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Paschā jēru. Un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: Es esmu ļoti ilgojies, ko Jēzus ir ļoti ilgojies darīt, šo Paschā jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Vai jūs varat saprast, kāpēc Jēzus ļoti ilgojās ēst šo Paschā ar saviem mācekļiem? Tas ir tāpēc, ka bez Paschā nav risinājuma cilvēces grēkiem. Vissvarīgākā atslēga, lai mēs ietu debesu valstībā, ir šajā Paschā patiesībā. Tāpēc Jēzus teica: Es esmu ļoti ilgojies ēst šo Paschā ar jums. Tikai tad beidzot var tikt atvērts ceļš uz dzīvības koku, kas bija aiztaisīts. Apskatīsim Paschā svinēšanas ainu. Tas ir tas pats, ko mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Pāriesim uz 19. pantu. 19. pants. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams: Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Jēzus teica, ka Paschā maize ir viņa miesa. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdienas sacīdams: Paschā vīns ir kausā, šis kauss ir. Kas ir šis kauss? Jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Paschā ir jaunās derības patiesība. Ar jauno derību mēs varam saņemt grēku piedošanu. Ar jauno derību Kristus spēlē starpnieka lomu starp Dievu un mums. Viņš piedod visus mūsu grēkus un vairs neatcerēsies mūsu grēkus. Viņš arī dod mums debesu mantojumu, debesu valstību, kuru mēs bijām zaudējuši. Visu šo iemeslu dēļ viņš mums atnesa Paschā patiesību no dzīvības koka. Vai tad ik viens var atnest Paschā svētkus, dzīvības koka patiesību? Kad mēs pārbaudām, kas rakstīts Mūzes 1. grāmatā, mēs varam atklāt, ka Dievs ir nolicis ķerubus, lai tie aizšķērsotu ceļu uz dzīvības koku, neļaujot grēciniekiem tam tuvoties. Tam nevar tuvoties jebkurš. Tad kurš var atvērt šo ceļu? Atbilde kļūst skaidra, kad mēs rūpīgi pārdomājam, kurš pavēlēja ķerubiem aizvērt ceļu uz dzīvības koku. Kurš aizvēra ceļu? Dievs to aizvēra. Tad vai ceļš, kuru aizvēra Dieva pavēle, tiks atvērts, ja nāks prezidents un teiks: atver ceļu? Kurš ir vienīgais visā visumā, kas var atvērt šo ceļu? Tas ir tikai Dievs. Dievam ir jānāk un jāatver mums ceļš. Tāpēc Jēzus Kristus, Dievs, kas nāca uz šo zemi miesā, atvēra ceļu savā pirmajā atnākšanā. Viņš ir iestrādājis visu patiesības ceļu uz dzīvības koku jaunās derības Paschā. Tomēr notika nelaime. Pēc Jēzus pacelšanās debesīs, baznīca bez problēmām turēja Paschā apmēram 100 gadus, bet ap 155. gadu pēc Kristus dzimšanas par Paschā svētkiem izcēlās konflikti. Tajā laikā baznīca tika sadalīta divās grupās – Austrumu baznīcā un Rietumu baznīcā. Mēs to varam atrast baznīcas vēsturē. Polikarps bija Austrumu baznīcas pārstāvis. Viņš teica: Mēs nevēlamies svinēt Paschā nevienā citā dienā, kā tikai Nisana 14. dienā. Tas ir tas, ko darīja Jēzus Kristus, un visi apustuļi arī turēja Paschā 14. Nisana dienā. Ir muļķīgi turēt Paschā svētku svētdienā, kas nav šajā datumā. 155. gadā mūsu ēras pirmais strīds izcēlās starp Anicetu Rietumu baznīcā un Polikarpu Austrumu baznīcā, bet viņi nespēja vienoties. Tad ap 197. gadu sākās otrais mēģinājums atcelt Paschā svētkus. Pāvests Viktors paziņoja: Paschā tagad ir jāsvin svētdienā un piespieda citus to ievērot svētdienā.
Atbildot uz to, Polikrāts Austrumu baznīcā pret viņu ļoti protestēja. Kā 8. bīskaps, es nekad neesmu redzējis, ka priekšteči ievēro Paskā nevienā citā dienā kā tikai Nisana 14. dienā. Tas viss ir ierakstīts baznīcas vēsturē. Viņš teica, tas ir kaut kas tāds, ko es nekad agrāk nebiju redzējis. Kādas muļķības jūs runājat? Mēs to absolūti nevaram pieļaut. Ap 197. gadu notika otrs strīds, bet mēģinājums atkal bija neveiksmīgs. Tomēr 325. gadā Paskā svētki, patiesība par dzīvības koku, tika atcelti. Tā bija lielākā dāvana, ko Jēzus Kristus deva cilvēcei. Tā kā cilvēcei ir lemts mirt, ēdot no laba un ļauna atzīšanas koka, viņiem ir nepieciešams dzīvības koks. Viņiem nav vajadzīga nauda, ne jebkāda veida izglītība, ne slava, ne vara. Tomēr bija neatlaidīgi centieni un mēģinājumi atcelt patiesību par dzīvības koku Paskā 155., 197. un 325. gadā. Galu galā Romas imperators Konstantīns pulcēja visus bīskapus, tas ir mācītājs mūsdienu izteiksmē gan no austrumu baznīcām, gan rietumu baznīcām, un ar savu imperatoru autoritāti Nīkejas koncilā 325. gadā viņš atcēla Paskā svētkus. Paskā svētku atcelšana nozīmē cerības trūkums cilvēcei. Cilvēcei, kas grēkoja debesīs un tika nomesta uz šo zemi, vissvarīgākais elements ir jaunās derības Paskā, ko Jēzus piešķīra cilvēcei kā dāvanu. Tomēr viņi aizliedz cilvēkiem to ievērot, ieslodzot tos, kas to dara, un izturoties pret viņiem kā pret grēciniekiem. 1600 gadu ilgā Paskā neievērošana ir saglabājusies līdz mūsdienām. Cilvēki to uzskatīja par ļoti dabisku. Tomēr kāds ir Dieva mērķis, nākot uz šo zemi? Kāpēc viņš nāk uz šo zemi? Viņš nāk, lai glābtu cilvēci. Viņš parādīsies otrais, lai nestu pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Kad viņš nāk otrais, viņam nevajadzētu nākt ar tukšām rokām. Ko viņam vajadzētu atnest? Viņam vajadzētu atnest dzīvības koku Ēdenes dārzā, lai izpirktu cilvēci no viņu grēkiem. Tāpēc, kad viņš nāks uz šīs zemes otrais, viņam ir jāatnes Paskā, dzīvības koka patiesība. Tie nav mani vārdi vai viedoklis. Tās ir mācības, kas rakstītas Bībelē un ko mums mācīja Kristus Ansanhongs. Mūsdienās baznīcas pasaulē saka, ka Paskā svētki ir nevajadzīgi, bet patiesībā tie ir absolūti nepieciešami tiem, kas vēlas tikt glābti un iekļūt debesu valstībā. Apskatīsim Jesajas 25. nodaļas 6. pantu. Tad tas kungs Cebauts sarīkos uz šā kalna visām tautām lepnu mielastu, mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem, kas vēl tiks sagatavots, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Kāda veida vīns tas ir? Cik ilgi tas ir glabāts? Tas ir glabāts vairāk nekā 1600 gadus. Dievs sagatavos labi noturējušos vīna mielastu, un viņš izdeldēs nāvi uz visiem laikiem. Kuram vīnam no 66 Bībeles grāmatām ir apsolījums iznīcināt nāvi? Tas ir tad, kad Jēzus Kristus nodibināja jauno derību, sakot, es esmu ļoti ilgojies ēst šo Paskā ar jums. Citiem vārdiem sakot, ko tas nozīmē, kad Dievs teica, es izdeldīšu nāvi uz mūžīgiem laikiem. Tas nozīmē, ka viņš mums dos mūžīgo dzīvību. Patiesi, Paskā ir ārkārtīgi vērtīga dāvana cilvēcei. Tiem, kas vēlas doties uz debesu valstību, neapšaubām ir jādzīvo šajā patiesībā. Vēlreiz aplūkosim 25. nodaļu. Tad tas kungs Cebauts sarīkos uz šā kalna visām tautām lepnu mielastu, mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Un viņš liks izzust šai kalnā tam ārējās čaulas plīvuram, kurā tērptas visas tautas, un tai segai, kas pārklāta pār visām tautām. Ir rakstīts, ka Dievs ar vīnu izdeldēs nāvi. Tas attiecas uz Paskā vīnu. Mēs jau ļoti labi zinām, ka tikai Paskā vīnam ir šāds solījums.
Nāvi viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem un liks izzust savas tautas negodam visā zemes virsū, jo tas kungs to tā noteicis. Kurš rīko šo mielastu, kurā nāve ir mūžīgi izdeldēta ar labi nogulējušos vīnu? Tanī dienā sacīs: redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Brāļi un māsas, kas mums ir piešķīris jaunās derības Paschā, kurš mums ir atnesis garīgo dzīvības koku? Kristus Ansanhongs un jaunā Jeruzaleme debesu māte to mums ir atnesuši, vai ne? Bībelē ir skaidri rakstīts, tas noteikti ir mūsu Dievs. Mēs paļāvāmies uz viņu, un viņš mūs izglābs. Mēs nedrīkstam paļauties uz neko citu mūsu pestīšanai. Vissvarīgākā lieta cilvēcei ir dzīvības koks. Tikai Dievs var atnest cilvēcei dzīvības koku. Es sniedzu mūžīgu pateicību, godību un slavu Kristum Ansanhongam un jaunajai Jeruzalemei debesu mātei par mūžīgās dzīvības un pestīšanas ceļa atvēršanu caur jaunās derības Paschā un vedot mūs uz jaunās derības Paschā patiesību, garīgo dzīvības koku. Tas, kurš nāk uz šīs zemes ar jaunās derības Paschā patiesību, ir Kristus, kuram jāparādās otrais cilvēces pestīšanai. Viņš mūs atpestīs no mūsu grēkiem. Lūdzu, vēlreiz apstipriniet to caur Bībeles pravietojumiem. Lai kur mūs vestu Kristus Ansanhongs un visur, kur mūs ved debesu māte, mums nekad nevajadzētu aizmirst sekot viņiem līdz galam ar paklausību. Tikai Dieva baznīca ir dzīvības koks. Debesu Tēvs un debesu māte mūs ir aicinājuši patiesībā un ļāvuši mums uzzināt patiesību par jaunās derības Paschā svētkiem. Paudīsim viņiem dziļu pateicību, godu un slavu šajā priecīgajā sabata dienā. Ar tādu prieku sirdī dzīvosim savu dzīvi ar gaišu cerību uz nākotni. Ar to es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!